Nākotnē es vēlos kļūt par programmētāju un dejošanas skolotāju. Beidzot 9. klasi, es domāju kļūt par autoelektriķu un elektronikas tehniķu. Kaut kāds remontieris, kaut kā tā. Katram bērnam Cēsu sanatorijas internāta pamatskolā ir kāds sapnis. Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu šos sapņus īstenot? Lai palīdzētu viņiem izaugt gudriem, drošiem, pārliecinātiem. Atbilde ir izglītība un mūsdienīgas tehnoloģijas. Tehnoloģijas, kas padara skolu atvērtu pasaulei un visām tās iespējām. Kad es tieku pie interneta, es spēlēju spēli Counter-Strike 1.6. Es visu laiku šaudos, es vienmēr uzvarēju, bet kad ja tā interneta tiek lielāka par maniem, tad es vienmēr zaudēju. Man tā liekas, tā ir pat labākā spēle tāds. Par programmētāju es vēlos kļūt, tāpēc, ka man patīk datori un darboties ar internetu, bet par dejošanas skolotāju, jo es brīvajā laikā dejoju un man tas ļoti patīk. Cēsu sanatorijas internāta pamatskolā mācās bērni no visas Latvijas. Vajadzību daudz, kā izvēlēties prioritātes. Sākot darbu skolā, jaunajam skolas direktoram bija skaidrs, te vajadzīga īpaši gudra un pārdomāta pieeja. Pirmais, kas iekrita man acīs, bija tas, ka bibliotēkā bija tikai grāmatas un viens dators, kurš negāja un kuram nebija arī interneta pieslēgums. Un es sapratu, ka ir nepieciešams uzlabot tieši bibliotēku un bibliotēku pārkārtot kā informācijas centru. Un informācijas centrs manā izpratnē ietver sevi modernas dators, ātru internetu, ar iespēju meklēt mācību materiālus, gatavoties stundām. Lūk, un apkopojot pedagoģisko darbinieku anketēšanas rezultātus, es noskaidroju, ka viena no vajadzībām ir moderna tehnoloģija pieejamība un to pielietojums. Jo skolotāji vēlas strādāt mūsdienīgi, skolotāji vēlas strādāt izmantojot internetu. Sadarbības sākumā ar Cēsu sanatorijas skolu mēs pamanījām daudzas lietas, ko var modernizēt un uzlabot. Pirmām kārtām tas bija iekšējais tīkls, kas neatbilda visām prasībām, ko mūsdienu tehnoloģijas var sniegt. Otrām kārtām pakalpojumi, kas tika izmantoti gan balsī, gan datu, jeb internetu lietošanai, arī bija neatbilstoši klientu prasībām. Un trešām kārtām arī lietošanas apjoms, faktiski intensitāte, neatbilda tam, ko klients vēlējās. Latelekom kopā ar sadarbības partneriem Cēsu interneta skolā ir ieviesuši jaunu iekšējo tīklu, jaunu valsts risinājumu, jaunu internetu pieslēgumu un arī mājaslapu ieviesuši. Cēsu sanatorijas meža skolā Citrus Solution izbūvēja iekšējo telekomunikāciju tīklu, datu un telefonu pieslēgumu vietas. Kopā visā skolā mēs izbūvējām 75 datu pieslēgumu vietas un 24 telefonu pieslēgumu vietas. Izbūvējām vienotu datorklasi un bibliotekas telpā arī 18 datoru vietas. Visā skolā uzstādījām aktīvās iekārtas un telekomunikāciju iekārtas. Pēc tīkla izbūves mēs veicām visu tīkla testēšanu, lai viņš atbilstu visiem standartiem. Vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par skolas dzīvi? Ienāciet skolas jaunajā mājaslapā. Vēl viens risinājums, kas paplašina saziņas un komunikācijas iespējas, savadot kopā skolēnus, skolotājus, vecākus. Arvien vairāk uzņēmumu un iestāžu apzinās to, ka interneta izmantošana ir kļuvusi par nepieciešamību. Interneta izmantošana sniedz priekšrocības biznesā, uzņēmumu vadībā, organizācijā, klientu piesaistē.
Tādēļ, ja jūs neizmantosiet interneta sniegtās priekšrocības, tās izmantos kāds cits, un jūs būsiet zaudētājs. Mājaslapa ir komunikācija instruments, nevis vienkārši vizītkarte, kurā uzzināt informāciju par telefoniem, adresi. Tas palīdz sazināties savā starpā skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem. Jauns interneta un balss pakalpojumu tīkls, jauna telefona centrāle, būtiski palielināts interneta pieslēguma ātrums, individuālais tarifu plāns, kas palīdz ietaupīt maksu par telefonu sarunām, mājaslapa. Sadarbībā ar Latvijas Telekom grupas uzņēmumiem un partneriem izdarīts daudz, lai skola varētu dot skolēniem 21. gadsimta cienīgu izglītību. Ja runājam par modernu tehnoloģiju izmantošanu, tad šobrīd nav iedomājams stunda bez modernu tehnoloģiju pielietojumu, jo skolēni iet ātrāk, straujāk laikam līdzi, un skolēni pieprasa šīs izmaiņas. Un skolotāji ir spiesti pielāgoties šim tempam. Un savas stundas es arī nevaru iedomāties bez datora, bez projektora, bez šiem dažādiem interaktīviem mācību līdzekļiem. Mūsdienīgas tehnoloģijas skolā ir laika diktēta nepieciešamība, kas palīdz virzīties uz priekšu. Tās palīdz mācīt un mācīties, dzīvot, dejot, sapņot. Manā mājā būs kaut kāda datorklašu istaba, tur, kur var sēdēt internetā spēlēt. Manā mājā būs baseins blakus ārā. Māja būs sataisīta, būs jaunas durvis, logi, sapņu māja. Es domāju, ka internets būs ļoti ātrs un varēs ātri veikt un būs daudz visāds jūtīgāks. Datori ierīs tastatūru, piemēram, ekrānu un tā. Viss būs daudz lielāks apjoms. Cilvēki mājās savās mājās ievadīt, kur mērķi, kur nodoties, iesēsties mašīnās, kaut atgulties un mierīgi aizbraukt. Internets visu vadīs, visu caur satelītu. Tā būs pēc kādiem 70 gadiem vismaz. Ja vien nebūs ekoloģiskā katastrofa jau. Kad skola investē tehnoloģijās, patiesībā tā investē nākotnē. Jo tad, kad bērni izies pa skolas durvīm, viņi būs tie, kas šo nākotni veidos.